Tā ir 9:30 no rīta. Tas ir Andris. Čau, Andri. Čau. Andri, kur mēs šodien esam? Lādzēnu dīķi. Dīķi, purvi, jā. Esam Lādzēnu dīķi, purvi, kaut gan ir aprīlis 13. Bet šeit ir atļauts copēt. Saimnieks saka, ka līdekas iznārstojušas, tāpēc mēs šeit esam, jo mājās nosēdēt nevaram. Ja pavarās apkārt, tas laiks tāds interesants. No copas viedokļa laikam nav pas labākais, ja, kad ir migla. Nu, redzēs? Jā, tieši tā redzēs. Tātad braucam uz pašu galu. Te ir tāda viltība. Te ir vairāk tie dīķi, bet it kā pārsvarā copē pēdējā dīķī. To arī daram. Braucam uz pēdējo. Un, lai sezona ir atklāta. Vai ne, Andri? Jā. Mēs plostojam, jā. Šitā vajag. Kas pa laiciņu apstēs? Skaisti. Bebri, jā. Tur jau tas vīrs teica arī krastā. Mūrē siena. No. Andri, praktiski tikko esam sākuši copēt. Pastāsti, kāda tā stratēģija sākotnēji, uz ko tu ķersi? Sāksim no woblerīšiem. Tad jau redzēsim vēl. Woblerīšiem, tev ir kāds mīļākais woblerīts? Mīļākais. Nograustams. Parādi. Kas tas ir? Barbīts. Kurš? 110. Leģenda, tas jau ir leģenda. Un tad jau vēl gan jau ar kādiem mausiņiem turpināsim. Ar mjura mausu? Tipa. Izmēģināsim. Tie Latvijā ražotie jaunie, jā? Jā. Nu, ja tu noķers, tu zini, mums jāsūt video būs. Jā. Izmēģināsim. Whirlwind, jā, lūrs laikam. Tā saucās. Izmēģināsim. Man arī ir viens, starp citu. Ceram, mēģināšu pēc tam. Tā jau redzēsim, kas te būs, kas te nebūs. Jā, savukārt es tā parādīšu savu kastīti. Es sākotnēji mēģināšu džerkiem. Dažādiem džerkiem, ko arī te ezera īpašnieks, ko mēs satikām pie laiva bāzes, teica, ka tie, kas māka džerkiem, tie šeit tiešām ķer. Es nevaru teikt, ka es māku ar džerkiem vēl, vai arī, ka es baigi ķeru, bet, nu, tas ir tas, ko es mēģināšu. Nu, ko? Aiziet? Izaicinājums. Opā, uz ko? Uz lielāko līdeku. Uz lielāko līdeku, nu, bet man lielāks iespējas, man lielāki mānekļi, tu zini, jā? Nu, labi. Izklausās labi. Aiziet tad. Davai metiens. Rādi, kā tu noķers tultās arī. Kurš zina slepeno ieju Lādzēnu pēdējā dīķī? Mēs zinām. It kā maza eja. Kurš padomāt, ka tur tālāk ir ceļš uz ezeru. Nu, tik būs, Andri. Aiziet. Kā indiāņu pupēm brauc, tu atceries filmās? Sekls. Apskās te kanāliņus. Un tad tur pa labi iekšā būs. Esam iebraukuši pēdējā Lādzēnu dīķī tālākajā, slepenajā. Bet neviens laivas, tālumā viens tur redz. Bet brīnos te parasti tāds sajūta, kad visi grib braukt šeit. Es te tālumā, ka redz vienu laivu. No šeit jābūt. Ja šeit nebūs, tad nekur nebūs. Andri, jāķerās pie lietas. Ne? Jāmēģina. Nu, tik būs tūlītās. Izskatās labs laiks. Jo. Nu, kā jums pavasara pīlīte mazā. Izstās garšīgi redzēs, vai gribēs kāds notiesāt viņu. Nu, aiziet.
Andri, kāds rezumē? Tagad ir pulkstens gan iz 11, bez 15, 11. Kāds baigais klusums. Pirmkārt, vēja nav. Jā, Tas arī nav labi. Tā saule, neviena mākonīša. Un neviena copa arī, Andri, ne? Vispār neviena copa. Baigais klusums. Ko tādā situācijā dara parasti, Andri? Jāmēģina varbūt. Vairāk jāmet, jā? Vairāk jāmet skaļāk. Jāeksperimentē. Skaļāk, klusāki. Man ir agresīvais voblers viens klausies. Ka tūlīt likšu lietā. Tie pašūpina, lai niekus. Nē, viņam kā tikko tiek zeltā, viss viņš vairs nespēlē. Kur arī sit pa grūzi. Prasās kaut ko agresīvu, man tāds sajūta, ka vajag. Viņa tur guļ vai ko viņa tur dara. Nu tā, Renā. Pirmais ir. Ir? Es leģendāru mānekli, pēc tam parādīšu kādu. Pirmā līdaka. Sezonu atklājām. Atklājām ar pirmo līdeku. Mazulītis. Mazulīte skaistulīte. Skaistulīte. Viņa no apakšas dabūjas klausies, viņa nav ierījusi. Sita. Muka dzina prom, jā? Jā. Tagad viņa labprāt neņemt laivā. Tā paņem un atlaid vaļā. Tā Andris ar savu profesionālo roku atkabināja ātrāk, kā mans būtu izdevies. Un kurš atpazīst šo mānekli? Jā. Kurš pateiks, kas tas par mānekli, es neko neteikšu. Un pirmā sezonas līdecīja. Nu, zemēriņš laikam, Andri, jā, tas nebūs mēriņš, bet vismaz atklājām, un tas jau ir prieciņš, vai ne? Davai, laižam vaļā pirmo sezonas skaistu. Mut vaļā, netais mut vaļā. Netais neko vaļā. Aizpaldē. Skaisti. Jāturpina, vai ne? Jā. Bet viņa, redz, nebija apēdus, viņa bija aizķērus no apakšas, dzina prom, tas skal, nu. Andri, ko mēs varam secināt? Viņa jākaitina, jā? Jā, jākaitina, redzēji, sita. Šis māneklis man ir kaitinošais, viņš tāds baigi ātri spēlē, voblerīts ļoti ātri, un viņš tāds, man arī kaitinātu, godīgi sakot. Tā rezumē uz doto brīdi pulkstens 12. Tā arī palikusi viena zivtiņa noķerta. Tev bija, Andri, taču bija viena šitā uzsitiens. Uzsitiens, bet tas nekas nopietns. Vēja nav klusums, parādījās mākonīts, kas mums ir it kā liekas labu, ja vispār kaut ko labu saskata. Nu tā laiciņš skaists. Mēs turpinam ķert. Klau, te ir īstenībā tāds vesels notikums. Tā bija ne tikai pirmā zivs šajā sezonā, bet arī šai makšķerei. Šī makšķere pareizāk zaudēja nevainību. Ja mēs novelkam kā to nevainības jostu, kā tas Viņa vēl nenāk nostaps. Šo, nevainība zaudēta. Jā. Šis kaut kā ritīgi nestrādā. Pamēģināsim. Strike Pro. Kas tas ir parāda? Strike Pro. Kas tas ir? Baby Buster. Baby Buster. Tas ir strādājuši, tam arī jāstrādā. Man tāds nav, bet pēc nostāstiem. Šeit ļoti jābūt šancē uz malām. Tam ir no otras. Tāds māneklītis. Viņš tā īstenībā ir ķīniešu kopija. Es gribu redzēt, vai viņa strādās. Ja viņa strādās, tad starpība nav. Es domāju, oriģināls vai ķīniešu, piemēram, šī gadījumā. Starpība nav kaut pēc. Zini, kas labi, ka vējš parādījās, vilnīts kaut kāds. Ja cerība parādīsies labāk kaut. Jā, tā vajag.
Un ir vēl viens, ko es neesmu vēl iedarbinājis, bet baigi vēlos. Vajag laikam pareizo momentu. Šis man liekas, bišķi pa dziļu iet. Jā, ņem pamēģini, vesti. Nē. Nē, vienkārši, ka tu saproti. Tu kādu domā? Jā. Šis kāds, tas, ko mēs nopirkām tajā Jahipaunā kopā, kur 2 kāds pa vienu cenu bija šis. Tas, jā. Tad viņam vienīgi, tev es tev zilu uzliku, šis bišķi pa dziļu iet. Šitā krāsa, toreiz man tas iedeva, tas sportists, uz šito baigi ņemot. Šito te? Jā, šitā krāsa. Bet kurā ūdens tilpnē? Nu, viņš teica babītē šitas. Ok, nu. Tā, tāda pati kā man, ja tā. Pagaid, varbūt uz 7 uzlies. Mazums. Es tur uz maksimālo, es lielo tagad nezinu. Es pa lietu sākumā gribu tepat noķert, kā viņu mest, tikai pēc tam. Nē, kā tam nekādu vainu. Es mest, bet kā viņu spēlēt. Nu tas pats vien ir, jā. Pus apgriezieniem. Lielākoties visus pus apgriezieniem. Es vienkārši to kātu, lai tos, pamēģinu patvičot, Kaut ko baigi viegli viņš tev iet. Kas tev pauku ir? Šimana. Suņu dzīsli tur? Jā. Pamēģinu patvičot, lai tu jūt kā tās picini te, Ko tu gribi teikt, tas labs kāds ir vai kas? Tie ir normāls. Tvičošanai, Tas jau ar spolu tvičoja, tāpēc es baigi nejūtu. Tā neredz to. Tik dziļi jau pagāju. Tik dziļi aizgāju. Nē, šitas kāds arī labs. Es neteiktu, ka šitas sudīs. Šitas ir od šitiem te džerkiņiem. Apīgi džerkiņiem, kādiem, tvičot pie laivas. Jā. Būtu muļķīgi, es tagad noķertu to tavajo arī. Tas būtu kaut kā muļķīgi. Nepareizi. Viņš tev dzirdīja, viņš tev baigais virsmas māneklis šis te ir. Vai virs paši iet praktiski? Tie ir normāls šitas. Jā, nekāda baigā vaina. Par to cenu bija ideāli. Tā cena bija vispār Nē, spriektīga. par šito kādu. Zin kā, ka tu vari tagad tā kā katapult. Man patīk, ko šit. Krūmijā, tur tā būs līdz. Tā, otrā. Otrā, bet nav ar ko lepot. Būs nopelnījis. Snikerīt būs. Bet kas viņu noķēra, redzēs, kāds māneklis? Leģendārs. Oi. Baigi. Un akal sīt. Un atkal nav mutē. Es viņu negribētu ārā ņemt, es viņu mēģināšu tāpat. Jā, Bet apsies kāds leģendārs māneklis. Jā. Kurš atpazina, kas tas ir? Tā ir zila. Priekšā pateici. Varbūt tās, kad neredz tik labi. Aizgāja. Jā. Zaļa. Bet īstenībā spilta krāsa, Jā. ko es nebiju pārliecināts, ka strādās, bet strādā. Es jau domāju, ka līdeka, bet tur krūmiņš, kušķiks. Tas no pirmās sērijas. Kur arī kušķik priekšā? Kur tu tālāk brauks vēl? Par uz turienes šitie nebija mētāt. Ko mēs uz piemēsim šito? Vai? Gribu vienu noķert. Es ceru, ka viņš man gaida. Ko vajag to? Ir? Jā, krūmā tieši trāpīja. Labāk? Nē. Tev ir iespēja filmēt, ne? Tūlīt. Liels nav. Tas pats. Tiešais krūmiņš. Tā, trešā? Jā. Trešā. Diemžēl tāda pati. Tāda. Šodien nav lielās līdekļas. Kaut kas tur nāk? Cerams, ka mutē. Akals bārdi.
Visas sit. Nē, šitā mutē, bet pašā... Nē, viņi sit. Mums ir kleitā pilnīgi tādā te. Atkal sit. Ir trešā. Nu ko? Visas vienādi gan ir. Jā. 45. 45. Pīlēt. Pārēties šo kleitu. Nu ar šādiem mēstīk šodien pagaidām. Jā. Kara lielā! Epis lielās! Nu, rezumē. Rezumē, ka zila strādā, zila divas dabū īsā laikā. Zilas, jāliek lietā zilas biežāk. Jā. Ja zila ir krut apsties. Es pilnīgi nebrīnos, zinu, ka viņa ir labi, bet mums ka lielāko zilu ir. Mums tu paņem lielāko, negribi? Ja ka lielāko zilu. Klausies, burtiski tikko iemet tajā krūmiņā momentā. Uzreiz. Es teicu pie krūmiņa. Jā. Kad tik šitas neaizpaldēju uz to krūmiņu. Tie krūmiņi, man liekas, ka viņi te apakšā visur. Tikai lielāki, mazāki. Tas, ka tur lielāki. Bet zini ko? Par ko ir brīnu? Māmas ir to viens zinu. Kad spiltā krāsa ir brīnos par to. Es biju domājis, ka neitrālā vairāk strādās. Zaļais strādā, zaļais. Zaļais vienmēr tāds līdekains, tā krāsa līdekains. Paskaties, viss tev zaļais strādā, jā. Tu to ievēroji? Nē, tas bija melns pirmais. Pirmais bija melns ar ko? Arī ar zaļām strīpām. Jā. Labs. Vismaz zemmēriņi sāk ķerties. Savādāk tā, kad pa tukšo nav tā prieka liela. Apskās tev smuki tie puderīši. Kas tos? Vēl tur. Tev iemest tur palīdzēt? Bet man liekas, man pa saktu, ka nav tur. Davai, met šonas arī. Lai mēs nākošreiz, kā brauc, vai ne? Suku! Ušā! Jā? Kas tika neuzāķējās? Kas tika neuzāķējās? Atkal uzsika. Tad jāmēģi iemest arī pat vietā, varbūt tās, ka citu mānekli viņš. Mums tev pret krustiku. Jā. Vienkārši neuzāķi. Stupi neuzāķi. Viņš otru reizi man nebrīd. Man uķers. Šodien iet trenārē. Es to neteiktu, nesauktu, ka man iet. Es sauktu, ka es kaut ko noķeru, bet vai esmu priecīgs par to ļoti? Nu tā. Nē, nu priecīgs dēļ tā, ka es redzu, kuri mānekļi strādā labāk. Zini, ko es varētu uzlikt ar citu? Eku to zaļo vestinu. Viņš nesliktāk šancē. Vienīgi. Viņš ir astāns. Es jau mēģinu, kāpēc visādus, lai zinu, kas ko. Jā, ko var izmantot, tad, kad tiešām gribās efektīvi. Tas sanāk nākamā nedēļa, ne? Tāpēc es negribu vienāds ķert, man nav... Es negribu noķert, bet gribu saprast. Ar ko var vispār ķert šajā ūdens? Jā. Tā zila. Zila strādā, šitā ir strādājošā dīķos. Kas šeit dīķiem bija? Lādzēnu dīķos strādājošā. Rezumē uz doto brīdi tagad ir bez 10 tā 1 un ir noķertas 3 mazas līdaciņas. Uz salmo glaideri 1 un 2 uz zilu 13. zaļā krāsā.
Ot, kur ir tas, ko es gribu nomēģināt. Skaties, rapala. Super Shadow Rap Glide 11. Skaties. Kas te tur? Kaut tāds zivs? Mēģini man iemānīt. Zai, jā, ko es mēģināšu. Tikai nezinu, cik viņi dziļi gāja, man jāpasnaš. Jo tos reku. Pirmo reizi tev met iekšā. Man šitie garšo. Kas tas ir? Mango. Kas ir mango? Rapals jaunais mānekus. Pagājušā sezonas, cik es saprotu, jaunumiņš. Mango ir laba lieta, jā. Reti gan sanāk ēst. Labi, viņi iet. Labi, spējuši. Viņi arī tāpat glaido skaisti, vienīgi tas, ka viņai tas glaids sanāk vēl tāds, kā pateikt, maigāks kā tiem džerkiem, viendaļīgiem. To? Davai. Kaut kur jābūt tam līdzekam. Ir? Ir. Jau Renāte jau zilo? Nē, tas jaunais Shadow Rap. Atkal mazi. Šitā ritīgi ierī, šitā viņai patika. Ceturtais. Šito viņas maz ierī, Tas ir ēdis. šitā viņam patika. Pirmā līda, kas ēd. Bet visas vienā izmērā, tu redzi to? Visas vienā izmērā. Kur ir lielāks? Kur ir lielās? Verā, kur ir lielās? Viņai jāpaprasa. Dzirdi? Viņi ar šitām te... Dēlēm. Visi guļ. Neaktīvs. Reku jaunais māneklīts rapalas, jaunais māneklīts divdaļīgais glaiders strādā. Burtiski, nezinu, otrais metiens un nīdaka jau. Labi, Andris, kamēr izkabinās, parādīsim atlaišanas faktu. Tā braucam slepeno vietiņu ārā no šīs daļas dīķu. Tā, šeit apsties ir vējiņš lielāks. Un te motoru var dzīt ārā laika. Andrim tā iepatikās šitā rapaliņa. Viņš saka, aizbrauks uz mājām un nopirks. Jā, Andri? Obligāti. Tas vēl vajag labā. Nē, viņi labi izstās dabiski, gan arī spēlēs un prīgi. Tas jaunais rapalis mākrīts. Tagad iebraucām kanāliņā, izbraukāsim kanāliņu. Esam pašā galā. Pastīsimies, ko mēs šeit varam dabūt. Pus kanāliņu izgājām, pamētājām, no zivīm nesmakas. Kāds tukšums? Pagaidām tukšums, jā, šeit. Tā, braucam krastā. Pulkstens ir 4:43 minūtes. Būtībā tā arī viss palika uz 4 zivtiņām. Tas sanāk, cikos mēs pēdējo noķērām kaut kādos ap 2 kaut kādiem, nezinu, kur jā, tā bija. Faktiski nekas arī, nav bijis. Tikai džerki, bobleri nestrādāja. Mausiņš arī nestrādāja? Jā, nekas nestrādāja, izņemot džerkus.
Izņemot džerkus, tātad rezumē, labi atbraucam, šeit vēja nav, varam tādu nelielu. Tātad no visas tās šīs kastes, no Anda tur kastēm mēs varam atlasīt tikai strādājoši 3 mānekļus. Tātad ķīniešu, kas šis bija? Salmo sliders. Oriģinālais zila, 13 centimetri. Un ir apalas, kā viņš saucams tas peldošanas. Tā Andris kaut ko gribēja pateikt, es saprotu. Jā, nu, vienmēram godīgais nopelnītais snikarītīs. Bet man bija lielākā, jā, tā bija. Cik bija lielākā? 45. Nu, paldies. Nu, tā arī var vinēt, redz, noķert 45 un vinēt. Kādreiz tā arī gadās, jā. Labi, čau!